Tā ir tāda terapija. Vienkārši atnāciet uz veikalu un apskatieties uz sevi citu. Kas meitenes? Mēs šodien atkal esam ciemos pie Ilves 11.7 veikalā. Un es jums gribu parādīt divas manas mīļākās lietas no šī veikala. Tātad tīkliņš ar pagarināto piedurkni un šī superveste. Es viņu nēsāju darbā veselu nedēļu. Nelienu ārā no tās vestes. Un esmu saņēmusi jau daudz skaistus komplimentus. Tā kā tā, vesti mēs pavisam drīz pasūtīsim. Viņas ir izpirktas. Un cena bija 79 eiro. Pareizi es atceros, ja? Pareizi. Super apģērbs. Vienkārši var miksēt ar visu kaut ko. Ar blūzēm, ar bītlenēm, ar tīkliņu, ar svārkiem, ar biksēm, ar džinsiem. Vienkārši must have gabals, kas ir vajadzīgs jūsu gardrobē. Nu tā, meitenes, ja pagājušreiz mūsu tēma bija krāsiņas, kā samiksēt krāsas outfitā, tad šoreiz mūsu tēma ir total black. Ines, zini, kāda ir populārākā frāze, kad klients ienāk veikalā un, es gribu bikses, es gribu ko, kā tu domā? Nezinu, parasti visi saka, es kaut ko skaistu gribu. Nē, populārākā frāze ne tikai ne melnu. Nopietni! Un finālā nopērk melnu vairākums. Tik tiešām tā ir. Nu, lūk, skatāmies. Pirmais komplekts. Nu, kā tev patīk? Man ļoti patīk. Pirmkārt, viss tāds oversize, ja? Ļoti brīvs, ļoti krītošs, ļoti silts, ļoti mīksts. Nu, vienkārši tā sajūta, tā kā es jau teicu, ja, kad sievietes nopērk pirmo dimanta gredzenu, un tad ir tāds, man šitas ir tieši tāpatās. Kas ir šī silva? Viņš ir tik silts, tik mīksts un patīkams. Kas tas ir un cik tas maksā? Tā ir firma Lahane, tīrais itālis, ir 9% kašmirs un modāls un maksā 96 eiro. Fantastiska lieta, meitenes. Man šķiet, ka šis arī ir tāds must have gabals. Ļoti funkcionāli. Ar ko viņi var miksēt? Ar svārkiem, ar plūstu, ar džīnsiem beigās. Tu šmīli džīnus nesāt brīvajā laikā. Kāpēc gan ne? Bomba. Vienkārši bomba. Šis man ļoti patīk. Pagaid, kā tu vēl vari mani pārsteigt, ja man jau pirmais šis tik ļoti patīk? Viņš ir nav aiztaisīts, ja? Tad viņš ir tāds brīvs, tāds oversizīgs, redzi? Bet paņem aiztais jostiņu un pasies kādu tu baby slaida. No cepuri nost, jā. Tiešām. Nu, šis atkal ir tāds, ko es neuzdrošinātos uzvilkt. Es tiešām, ja es būtu veikalā, es šito nemūžam no plaukta neizvilktu un neuzvilktu. Tāpēc, ka ļoti daudz asimetrijas, ļoti drosmīgi, bet kā viņš sēž ar šām platajām biksēm un to krāgu, kur tu atkal vari spēlēties un celt augšā un lejā. Un ievēro, šeit vēl cita faktūra vēl ir klāt, ka viņš ir tāds nav totāli black, jā, viņš piedod tādu elegantumu. Ļoti skaists rudens tēls, superīgi. Jā. Tas jau ir tāds roķīgais variants, vai ne? Jā, man atkal patīk, ir tāds bardaciņš, jā, tāds bišķīt tāds tā kā rebel. Rebel? Vai tā ne? kā tu? Nu jā, man patīk atkal asimetrija, kur es atkal ļoti baidos un neuzdrošinos savā gardrobē ieviest. Man patīk šīs ādas piedurknes, kas dod tādu draiskumu bišķīt tam tēlam, ne tik ļoti pareizu. Jā, tas rāvēs līdzies ar smagumu, tev tieši, liec nost. Un otrs variants, ka tu paliec kaut kādu šauli, un tu vari spēlēties kaut kā tā vēl, jā? Viņš ir staigās, ka tu uzvelc, viņš pats pēc savu dzīvi dzīvos. Meitenes, man ļoti patīk šādi tēli un vispār man ļoti patīk iet pa ielu un skatīt. Ja sievietei gribās uz sievieti skatīties, pievērst uzmanību, tas ir, man liekas, labākais kompliments, kāds var būt. Un šis tēls arī ir tāds, kuram gribās pētīt tās detaļas, kas tas tāds ir, kas ir ar ko. Kā jums? Mēs esam jau uzvilkušas. Trešo variantu, ko teiksi? Šis arī man patīk, tāds roķerīgs, starp citu meitenes izrādās, ka šim te ir 87% kokvilna, pārējais ir elastāns, kas super pasvītro uzreiz augumu izceļ tādēļ tā elastāna. Tāds speciāls pārklājums metāliskais roku darbs, tāpēc arī cena attiecīgi nav nekāda mazā. Aha. Nav nekāda mazā, mēs viņu neteiksim. Mēs tikai mazās cenas teiksim, ja? Klau, bet man tās astas, protams, man patīk, ka viņš tāds roķerīgs un tāds, bet varbūt mēs varam kaut kā zolīdāk šo tēlu izveidot. Paņēmām tev ausis, paliktu mums tīgliņu topā. Ko teiksi? Jā, man šķiet, ka šitā ir tīrāk.
Un, starp citu, noskaidroju cenu, nav nemaz tik traki. Priekš virsdrēbes, vai iekštelpās arī īstenībā šito var valkāt 196 eiro. Bet, principā, tas tāds limited edition. Mums ir palikušas 2 gabali šī brīnišķīgā, jā. Pak sekundes tev somiedošu. Riko Ovens stilā. Meitenes aksesuāri, tā ir mana mīļākā tēma. Jebkuru tērpu pilnībā var mainīt pa 100%, pieliekot klāt aksesuārus. Paskatieties, vai nav brīnišķīgi tāda te ikdienai soma, kurā var pat datoru ielikt. Tā, ko ejam tālāk, jā? Es tev apģērbu siltāk nedaudz, jā? Modē, bet tagad tev jābūt ļoti silta. Grāņš stils, redz tādiem ornamentiem. Ko teiksi? Jā, es pagaidām klusēju, jo jāievēl kalpa, jāsaprot, kā es to vai es to saprotu vai nesaprotu. Man atkal, kas man ļoti patīk, kad tāds garš, viss ir ļoti slaidinošs, blandošs, tāds māksliniecisks kaut kādā ziņā, ja. Es vēl īsti nezinu, vai es saprotu šos speciāli veidotos caurumus, kaut gan es zinu, ka tas ir trendā. Jā, es zinu, ka šis tēt ir modē. Un, tas čēlums, iedomājies, ja viss būtu ciet, tā kleita neizskatītos tik interesanti, bet tas čēlums, kas te taisa šitādu te vaļā, manuprāt, ir atkal super atradums. Tavā gadījumā, es domāju, džīnsas būtu arī klāt ideāli. Tādi smagnēji zābaki džīnsas, būtu ļoti, ļoti roķīgi. Baigi grūti šeit viss patīk. Kas ir šis? Tagad tu esi Zolīda. Jā, visnotaļ. Ļoti. Oversize, taisna silueta mētelis, tiesa gan viņam ir arī josta. Tā ir 100% vilna. Jā, es jūtu, ka viņš ir mīksts, viegls un silts, tiešām ļoti patīkams. Ļoti fēns mētelis, tāda klasika. Jā, un tiešām arī ir pienācīgs īstenībā. Jā, var gan ar garajiem zābakiem, gan ar īsajiem zābakiem, tiešām ļoti labs tāds. Un kas man patīk, starp citu, meitenes plats piedurknes, kad uzvelk džemperi, tad šādi mēteļi ir pilnīgi ideāli. Redz, viņš ir modīgais stiliņš ar nolaisto plecu, tāpēc arī veidojās tas apjoms oversize. Labi, vēl nos to jostu, nepatīkamu. Ko, skatāmies, kas apakšā lācītim vēderā. Tu esi gatava iet uz koncertu? Jā, tāda feina kleita, es gan nezinu, kas tas skaitās tādu stilu. Kas tas tāds ir? Tā ir melna kleita ar ļoti lielu rozīnīti. Es teiktu tev tā, ja tu gribi melnu kleitu, bet tu negribi būt kā visas, lūdzu. Jā, un zini, es teiktu, ka šito kleitu arī var valkāt ar platām biksēm. Absolūti. Jā, jo es, piemēram, redzu, ka mierīgi no tiem visiem šķēlumiem, bet no tām visām astēm varētu nākt ārā tādas platas, taisnas trikotāžas obligāti. Pamēģinam. Trikotāžas bikses. Pamēģinam. Trikotāžu mēs nolēmām nelikt. Jā. Jo tas būtu pārāk garlaicīgi. Jo mēs jau viņu redzējām, beigās, un mēs izsacinājām, tas pats vien būs. Tieši tā. Un man likās, un Ilva uzreiz piemeklēja atsauci pie maniem cimdiņiem. Ja? Tātad šeit tāda, apavos āda, biksēs āda, un tas tā uzreiz ļoti roķīgi, vai ne? Sliktā rakstura meitene, kā man nokomentēja vīrs, vienreiz apģērbs sliktā meitene. Jā. Klau, es tev gribu piemest vēl kaut ko. Piemet. Jā. Oversize. Es atkal jau drusciņ cits. Pasiet, kā tev kārtām viss klājās. Tā meitenes, jā, es esmu šokā. Meitenes, es jums saku, tā ir tāda terapija. Vienkārši atnāciet uz veikalu un apskatieties uz sevi citu. Jūs esat pieraduši sevi redzēt. Mēs vienmēr izvēlamies automātiski tās drēbes, kāds mums jau visu laiku ir garderobē. No gada uz gadu, visu savu dzīvi mēs velkam vienu to pašu. Atnāciet pie Ilvas, paeksperimentējiet ar savu tēlu. Paskatieties, cik interesanti sevi redzēt. Nedaudz izkāpt no komforta zonas, sevi redzēt savādāk, un tad galvenais par to nekas nav jāmaksā. Nāca mēre. Es esmu pārliecināta, ka jūs atradīsiet jaunas lietas savai garderobē. Šis arī es nekad dzīvē vispār nepaskatītos uz kaut ko šādu. Man ir vēl viens variants, ko tev. Tā kā šodienais loga, piemēram, visu laiku kaut kas no tām debesīm gāžās. Tāda kapucīte ir vienkārši atkal super forša lieta. Paklau, kuru tev labāk patika? Paskaties, vēlreiz uz viņu šo skaistuли.
Zini, katrai savi plusi. Šeit man patīk, ka ir dažādas faktūras, jā, kad ir tāds un šāds, un augstāk rāga, ko es ļoti atzīstu, man patīk apģērbos. Šeit ir forši tas, ka, tomēr bišķīt pāri aizmugurē, tomēr, ka bišķīt silts, jau jāsāk domāt par to, lai ir siltērti un mīksti. No mitruma var aizsargāties. Un no mitruma var aizsargāties, jo Mati jau zināms, ka, aiziet līdz darbam un viss jau tur ir, jā. Jūtīgā vieta, meitene. Jā, tieši tā. Pūkai no Matu dienu, tad neiestāsties. Bet vispār man patīk šis kāpostu stils. Un es pateikšu, kas kāpostu stilam ir labi, ka tās ir visezonas preces, tas nav tikai ziema, jā, jo te ir viskoze, jā. Tu viņi arī var pavasarī, rudenī, viņi ir ilgspēlējoši lieta. Un tāpat uz to jaciņu, jā, viņi nav tīri ziema. Es esmu šokā. Meitenes, jūs visus aicinu uz 11.7 vienkārši paskatīties uz sevi ar citām acīm.